Sveiki, skatītāji! Paldies par skatījumiem, laikiem un komentāriem. Prieks, ka interesē un sekojat kanālam. Daudzi skatītāji man jautāja par to, kāpēc es pārcēlos uz dzīvi Itālijā. Šajā video es mēģināšu uz to atbildēt. Pirms pārcelšanās uz Itāliju es dzīvoju Latvijā, Rīgā, dzīvoklī, kur apsaimniekoja Rīgas nama pārvaldnieks. Es redzēju, ka katru mēnesi Rīgas nama pārvaldnieks izrakstīja rēķinus par dzīvokļu uzturēšanu un apsaimniekošanu, kuri saturēja vairāk par pusi pakalpojumu, kuri reāli netiek sniegti. Tas man ļoti sarūktināja. Mēģināju cīnīties par šīm pozīcijām, lai tās izņemtu no ikmēneša rēķiniem, bet mani lūgumi tika atstāti bez ievērības. Tas bija pirmais no iemesliem, kāpēc es vairs negribēju dzīvot dzīvoklī un maksāt par neeksistējušiem pakalpojumiem. Es zināju, ka drīz došos pensijā un mani ienākumi būs būtiski mazāki nekā pirms tam. Sapratu, ja turpināšu dzīvot dzīvoklī, tad lielākā daļa no manas pensijas tiks maksāta par dzīvokļu uzturēšanu un apsaimniekošanu, kura, kā jau minēju, nebija samērīga un norādīti pakalpojumi, kurus apsaimniekotājs nesniedza. Tāpēc es pieņemu lēmumu mainīt dzīvokli pret māju. Proti gribēju pārdot dzīvokli Rīgā un nopirkt māju kādā no Latvijas reģioniem. Par cik es būtu pensijā, mani nemulsināja pat attālu Latvijas reģioni. Aprēķināju summu, par kādu es varētu pārdot Rīgas dzīvokli, un biju ļoti vīlies, jo par šo summu es nevienā no Latvijas reģiona nevarēju nopirkt māju, kura būtu uzreiz dzīvojama. Sīka remonta mani nebaidīja. Daudz maz adekvātai mājai man gluži vienkārši nepietiktu naudas. Labākajā gadījumā man vajadzētu 2 dzīvokļus Rīgā pārdot, lai nopirktu māju kādā no attālākajiem Latvijas reģioniem. Es sapratu, ka Latvijā māju nopirkt nevarēšu un sāku meklēt mājas ārpus Latvijas. Man bija liels pārsteigums, ka daudzās valstīs, protams, ne lielākajās pilsētās, īpašumi maksā krietni lētāk kā Latvijā. Biju internetā skatījis īpašumus Polijā, Vācijā, Spānijā un Itālijā. Sīkāk izpētot nekustamā īpašuma tirgu, šajās valstīs paliku pie Spānijas un Itālijas. Priekš sevis izvērtējot visus plusus un mīnusus šajās valstīs, izvēlējos Itāliju. Ņemot vērā manu budžetu, nevarēju atļauties īpašumu Itālijas ziemeļos, kas ir ekonomiski attīstītāki, kā arī nevarēju atļauties nopirkt īpašumu kādā no lielākajām pilsētām. Sāku meklēt īpašumus Itālijas dienvidos, kur īpašumu maksā lētāk, kādā no nelielām pilsētiņām, kur atrastos netālu no jūras. Es aizbraucu uz šo vietu apskatīties un, kā saka, iemīlējos no pirmā acu skatiena. Protams, ka Itālija nav sapņu zeme. Te ir pietiekoši daudz mīnusu, bet plusi tomēr ir vairāk. Tas ir no manas skatu punkta. Protams, tas ir mans subjektīvs viedoklis un tas ir tā, kā es šeit jūtos. Itālija nebūs piemērota visiem. Izveidoju kanālu, lai pastāstītu, kā es te dzīvoju, ar ko saskaros, kādas grūtības pārvaru un kas man sagādā prieku. Pastāstīšu nedaudz par bonusiem, ko es šeit ieguvu. Bet šie bonusi, protams, būs no manas skatu punkta, un tas ir mans personīgais viedoklis. Kādam varbūt tas nebūs bonus, bet es saskatu šajā lietā priekš sevis lielu bonusu. Šeit nav sala un sniega. Saula mēdz būt līdz pat 300 dienām gadā. Protams, kā kuru gadu. Pludmales sezona ir no māja līdz oktobrim. Ir cilvēki, kas peldās arī ziemā. Es nepeldos. Es peldos no māja līdz oktobrim. Šogad sezona beidzās ātrāk, jau septembra beigās, bet kā kuru gadu. Ziemā pa dienu temperatūra reti, kad nokrīt zemāk par 8 grādiem. Tas ir pa dienu. Pa nakti varētu būt arī +2 līdz pat 0. Ar motociklu var braukt visu gadu. Ir gardi ēdieni un pilnvērtīgi kvalitatīvi pārtikas produkti par samērīgām cenām. Skaista un gleznaina daba. Senlaicīgas un autentiskas vēsturiskas pilsētiņas, kuras nav mainījušās gadu gaitā. Kā arī šeit ir atsaucīgi, draudzīgi un pozitīvi cilvēki. Par lielākajiem mīnusiem, ar ko es šeit saskāros,
Nu, to nav daudz, un tas ir tikai no manas skatu punkta, kas personīgi man traucēja. Tā ir birokrātija, kura ļoti sarežģīja un būtiski palielina elementāru lietu kārtošanu. Nu, otrs būtiskākais moments ir tas, ka pakalpojuma sniedzējs saka, ka būs rīt, bet tas nenozīmē, ka būs rīt. Tas var notikt arī pēc nedēļas vai mēneša. Citu lielu mīnusu un kaut kādu būtisku nepilnību es šeit neesmu redzējis, saskāries. Nu, es jau, protams, arī nezinu visu, es šeit dzīvoju nedaudz vairāk kā gadu. Tas ir mans viedoklis par to, kā es šeit jūtos. Video varat baudīt, pastaigt pa pilsētiņu. Iepriekšējos video jau minēju, ka biju braucienā uz Sicīliju. Šī ir mana brauciena 3. diena. Var apskatīt pilsētiņu. Protams, es neesmu profesionāls operators. Nu, kā sanāca, tā sanāca. Skatiet, baudiet. Būtu ļoti pateicīgs par jūsu komentāriem, kurā uzrakstiet par kādām tēmām sagatavot video, kas jūs interesētu, par ko pastāstīt. Savu iespēju robežās tēmu precizēšu, noskaidrošu un sagatavošu attiecīgu sižetu. Man ir ļoti patīkami, ka jūs skatāties manus video, kā arī ļoti patīk saņemt jūsu komentārus un viedokļus. Patīkami, kad kanāls nav tikai vienpersonisks, bet ir arī atpakaļ saikne, kas izpaužās kā jūsu komentāri. Es redzu, kad auditorija ir interese, konkrētas tēmas gribētos uzzināt, tad arī man ir stimuls šīs tēmas cilāt, noskaidrot un sagatavot attiecīgus video. Liels paldies par skatījumiem, laikiem. Gaidu jūsu komentārus. Un lai jums jauka diena. Baudiet video. Paldies! Uz tikšanos nākošajos video. Perché lo scuole che ho pensato? Dice il istruttore devo vedere io. È quello là che gioca a padel.